Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, ministra kungs, kolēģi. Air Baltica ir mūsu nacionālā aviokompānija ar ļoti atpazīstamu zīmolu, kur ir izveidota jau 90. gados. Tad, kad mēs stāstam par Latviju, kad mēs lepojamies ar Latviju, kādiem saviem draugiem, kas nedzīvo Latvijā, vai tie mūsu cilvēki, kas ir devušies uz ārzemēm, ko viņi stāsta par Latviju? Viņi parasti saka, ka Latvija ir vieta Baltijas valstīs, kur ir izcili tiešie savienojumi, jo mums ir Air Baltica. Un nevelti šajās nedēļās, kad parādījās politiskajā dienas kārtībā jautājums par Air Baltiku, ļoti daudzas organizācijas, uzņēmēju organizācijas, dažādu nozaru organizācijas rakstīja gan publiskas vēstules, gan arī rakstīja vēstules ministru kabinetam, arī man informējot par to, cik ļoti nozīmīgs viņu biznesā, viņu uzņēmumu darbības nodrošināšanā ir arī Air Baltica. Jo mēs redzam mūsu nacionālo aviokompāniju vairāk tikai no tāda nodokļu maksātāja un ienākuma izdevuma rēķina, bet Air Baltica pienesums mūsu tautsaimniecībā ir daudz lielāks. 57% no Rīgas lidostas veido tieši Air Baltica organizētie lidojumi. Un šajā informācijā, ko mēs arī lūdzām Air Balticam un satiksmes ministrijai iesniegt budžeta komisijas deputātiem, ļoti plaši tika izklāstītas arī visas tās lietas, kas radīs ļoti augstu risku, kā tas ir bijis citās valstīs, pieņemsim Slovenijā, kur aizejot nacionālajai aviokompānijai, ilgstoši netika atjaunota vairs tāda ne turisma, ne pasažieru plūsma lidostā, kas nozīmē zaudējumu kritumu lidostā, kas nozīmē pasažieru plūsmas kritumu, un tas nozīmē arī turisma, restorāna biznesu un no tā izrietošo atkarīgo biznesu izmaiņas. Air Baltica nodarbina vairāk kā 2500 darbinieku. Viņiem arī bez tiešo pakalpojumu veikšanas ir arī pilotu skola. Un jā, šobrīd tuvo austrumu krīze ir izraisījusi gana strauju izaicinājumu degvielas cenās, jo tieši aviācijas degviela ir cēlusies vairāk kā 2 reizes, tās cena ir cēlusies, un arī šobrīd nāk paziņojumi no Eiropas dažādām organizācijām, ka tuvojas arī aviācijas degvielas rezervju izaicinājums, viņas varētu nepietikt, jo mēs nezinām, kā attīstīsies Hormuza šauruma jautājums. Tāpēc arī valdības sēdē pirmdien mēs izskatījām arī jautājumu par aviācijas degvielas cenu straujo kāpumu un arī aviācijas degvielas rezervju jautājumu, lai mēs būtu gatavi situācijai, ja pēkšņi mums būtu jāizsludina ārkārtējā situācija saistībā ar aviācijas degvielu. Air Baltica šobrīd prasa 30 miljonu īstermiņa aizdevumu. Kāpēc viņiem tas ir vajadzīgs? Mēs pagājušā gadā piesaistījām strateģisko investoru Lufthansa. Mēs nomainījām Air Baltica padomes vadītāju. Mēs nomainījām Air Baltica, tātad arī padome nomainīja Air Baltica valdes vadītāju. Un mēs kā ministru kabinets saskaņojam arī satiksmes ministrijas pašu galveno uzdevumu. Viņi izmainīja arī gaidu vēstuli, kas ir galvenais nosacījums, pēc kuriem principiem tātad arī valdība uzliek šo redzējumu, vīziju, kā jāstrādā Air Balticam. Bet tātad jaunais valdes priekšsēdētājs ir sācis strādāt Air Balticā no pagājušā gada decembra. Un jau paralēli ir uzsācis darbu pie tā, lai pārskatītu Air Baltica biznesa plānu. Taču, lai šis biznesa plāns būtu pamatots ar visiem skaitļiem un attiecīgi arī būtu ekonomiskā bāze tam, kādā veidā Air Baltica varētu turpināt darbību, ņemot vērā to, ka pilnīgi noteikti tuvākajā laikā mēs neredzam, ka varētu atjaunoties austrumu virziens, kā tas bija paredzēts iepriekšējā valdes priekšsēdētāja laikā, lai lidotu visas lidmašīnas, kas Air Baltica līzingā šobrīd ir. Un arī skaidrs, ka tuvie austrumi, diemžēl, ir pielikuši pilnīgi jaunu realitāti Air Baltica biznesā, jo arī tur nevar doties lidmašīnas un arī šīs aviācijas degvielas cenas kāpums ir ļoti ievērojams. Ir skaidrs, ka Air Balticam nekavējoties ir jāizstrādā jauns biznesa plāns ar attiecīgiem uzdevumiem, ko arī budžeta komisijas deputāti varēja iepazīties, kā pārmainīt biznesa modeli tā, lai Air Baltica darbība būtu tāda, ka to varētu atļauties gan Latvija, gan Latvijas iedzīvotāji.
Bet mums jāatcerās, ka mēs joprojām Rīgu uzskatām kā galveno aviācijas bāzi, jo no visām lidostām Rīgas lidosta joprojām atrodas vislabākajā situācijā, tajā ir vislielākais pasažieru apgrozījums. Tāpēc, jā, es arī uzskatu, ka šis īstermiņa aizdevums, ko mēs saucam par tilta aizdevumu, un arī vēl esam mazinājuši riskus, skaidri pasakot, ka nevis visu summu mēs izsniegsim uzreiz ar Baltika rocībā, bet tā tiks izsniegta pēc īpašiem uzraudzības kritērijiem, skaidri saprotot, kādam mērķim konkrētā naudas summa tiks sasniedzot 30 miljonus, kas varētu būt maksimālā summa, un jā, tā ir jādod līdz augustam, un ja šis plāns, kādu arī ir piedāvājis satiksmes ministrs un satiksmes ministrija, gan valdībai, gan Saeimas deputātiem nepiepildīsies, tad ir pilnīgi skaidrs, ka man būs skaidrs pamats prasīt arī satiksmes ministra atbildību un pieprasīt arī viņa demisiju. Tieši tāpat, kā arī to var darīt jebkurā citā gadījumā, ja kāds cits Saeimas apstiprināts valdības ministrs nepildīs savus pienākumus un būs saskatām darbība no viņa puses tāda, kas ir pievīlusi vai nu pārējos valdības locekļus, vai ministru prezidentu vai Saeimu. Tā kā, kolēģi, es aicinu padomāt arī par to, ka lētāk noteikti nav šobrīd nedarīt neko ar Baltika jautājumā, jo tur strādā cilvēki, kuriem ir svarīgi, lai mēs varētu par viņiem parūpēties. Dot katru gadu aizņēmumu vai grantu, kā šeit piedāvāja arī kolēģi no opozīcijas partijām, neatļauj Eiropas Savienības regulējums, kā to atļauj citos pasažieru pārvadājumos, kas ir autobusi, sabiedriskais transports un dzelzceļš. Aviācijā ir cits regulējums, un līdz ar to arī šādu ikgadēju ieguldījumu, kā to varētu veikt valdība, pieņemsim, satiksmes, Rīgas satiksmes vai kādu citu satiksmes transporta gadījumā, pa kuru pārvietojas visi mūsu pasažieri, tas nav atļauts. Tāpēc Air Balticam ir jāspēj uzlikt tāds biznesa plāns, kurš saskan gan ar normatīvajiem aktiem, gan arī atbilst šodienas realitātei šajā ļoti izaicinošajā ģeopolitiskajā situācijā. Kolēģi, zinu, ka šis lēmums nav viegls. Emocionāli nav populāri noteikti piešķirt finansējumu laikā, kad ir izaicinājumi veselības, izglītības un daudzās citās jomās. Bet atcerēsimies, Air Baltica ir tas, kas ražo arī ekonomikas izaugsmi, kas piesaista investorus. Mums šobrīd attīstās ļoti Rīgā tā saucamie back office lielām kompānijām, un tur ir ārkārtīgi svarīga savienojamība. Es nesaukšu ciparus, cik lielu pienesumu ekonomikai rēķinājis Latvijas banka, tie ir vairāk kā miljards eiro, ko pienes kopējai ekonomikā Air Baltica. Es arī esmu publiskojis ekonomikas ministra Valaņa kunga mums publiskoto atklāto vēstuli, kurā viņš norāda, cik būtisks ekonomikai ir šis Air Baltica pastāvēšanas jautājums. Bet jā, viennozīmīgi izmaiņas ir vajadzīgas arī noteikti satiksmes ministrijas struktūrā. Tāpēc arī tuvākajā laikā mēs ar ministru esam vienojušies, mēs pārunāsim, kā mēs varam reorganizēt satiksmes ministriju, kādi varētu būt tie plāni, lai satiksmes ministrija vairākos jautājumos varētu uzrādīt labākus rezultātus. Un tāpēc vēlreiz šis ir vienreizējs aizdevums. Tas nav bāzes finansējums, kas ļoti ir vajadzīgs veselības nozarei, bet lai mums tiešām būtu ekonomikā attīstība un lai mēs nepazaudētu arī tās investīcijas, kas mums Latvijā ir, un lai mums būtu iespējas veselībā piešķirt šo finansējumu, ir vajadzīgs šis īstermiņa aizdevums, lai mēs šodien risinātu to saspīlējumu, kas Air Balticā ir, un prasītu no viņiem rezultātu. Liels paldies! Es aicinu atbalstīt ar pozitīvu lēmumu.